Sveiki! Esmu ciemos pie Mārča Ziemiņa, kurš ir uzņēmuma Don't Panic vadītājs. Un uzņēmums ir daudzās vietās dažādi ieraksti. Tur ir dizaina uzņēmums, kā ir precīzi. Un vispār vasals. Vasals, kā jau mēs noskaidrojam. Don't Panic SIA ir uzņēmums, kas nodarbojas ar dizainu, ar izslēgumiem visādiem nestandartiem. Tas jebkurš materiāls. Tieši tā. Un tad paša dizaina izstrādāšana, bet arī tā ieviešana arī dzīvē. Nu, ir tā kā pēc pieredzes ir visādi bijis. Ir gan virzīti produktu tirgu, gan arī ir izstrādāt unikālas lietas. Ir mēdz būt ļoti daudz strādājam ar pasākumiem, ar scenogrāfiju, instalācijām, dažādu veidu objektiem. Tagad arī kādu laiku jau turismā veidojam naktsmītnes, dizainējam no nulles, taisam oriģinālu dizainu, neko cenšamies nepirkt. Visi tie ražot. No sadzīves tādiem lietām visu to veidot. Pagājušā gadā kopā ar Skudras metropoli jūs ieguvāt eksporta un inovācijas balvu 2022. Protams, pirms tam arī vesels lērums ar dažādu pasaules atzinībām. Un šajā gadījumā, kā jūs sadalāt šo te balvu, kuram ir vairāk? Gundegai vai tev, ja jūs vienādās daļās viņu sadalāt? Jā, mēs viņus principā, kad saņemam, mēs pārzaļģējam pusēm viņus. Tad mums ir viens plāks Don't Panic un Skudras metropolē. Nopietni, vai tas bija joks? Nē, tas joks. Kurš ir pieteicies tai balvai? Respektīvi, tās nav svarīgi, kas tur rakstīts apakšā. Tur var būt rakstīts Don't Panic, vai arī tur var būt Skudras metropolē. Tas ir atkarīgs no tā, kurš tajā brīdī ir pieteicies tam konkursam. Jo ir konkursi, kuros Skudras metropolē nevar pieteikties, jo viņi ir pārāk vecs uzņēmums. Jā, tas arī, jā. Un jūsu uzņēmumi ir no 19. gada, jā, vai? Jā, 5 gadi apmēram varētu būt kaut kad tēt. Jā. Kā radās ideja vispār uzņēmumu izveidot? Principā tie pasūtījumi nāca, un tu jau nav variantu vairāk, tev jātiek galā ar to apjomu. Tā kā tīri finansiālo iemeslu, lai var izrakstīt rēķinus, lai var strādāt ar kaut kādām lielākām naudām, jo apgrozījums jau palielinājās. Jā, es ik pa brīdim skatoties uz latviešu dizaineru darbiem, man viņi vienmēr liekas ļoti gaumīgi. Varbūt tāpēc, ka es esmu pats latvietis, vai arī reāli arī starptautiskajā tirgū tā latviešu gaume, un viņa ir tāda, ka viņa ir tāda tīra, skaidra, praktiska, vēstoša. Vai tas tā ir, vai tikai mēs tā vienkārši, mēs esam pieraduši ar tām lietām tā dzīvot, un tāpēc tas tā izliekas, vai reāli arī pasaulē viņa tiek tādā veidā arī skatīta? Man liekas, ka priekš Latvijas dizaina nozars tās izmēri mums ir ļoti daudz piemēru, labi kvalitīvi tirgu novērtēti, un man liekas, ka Latvijas dizains ir iet to ceļu, kurš ir vairāk balstīts kvalitātei, nevis kvantitātei. Jā, es piekrītu. Mēs nespējam tāpat sarežot neko tādu apjomā, lai mēs varētu konkurēt kaut kādām Ķīnā vai kaut kā. Un tie materiāli pa lielākajai daļai ir tādi arī dabiski. Viņi tā kā ņemti no dabas. Es esmu bijis vairākās izstādēs, kur ir prezentēta latviešu krēsli. Man arī liekas ļoti, ļoti gaumīgi un praktiski. Protams, man liekas, citreiz tāds rūpnieciskais etalons ir IKEA, bet atkal, ja paiet mazliet malā, arī kvalitatīvs un praktisks ir tieši šis. Otrs jautājums man būtu, kā bieži vien saka, ka latvieši savā starpā, sevišķi divi uzņēmēji, nevar sastrādāties. Kā šo jautājumu jūs atrisinājāt? Ka gan tu, gan Gundega ir atrisinājuši šo jautājumu? Tur ir vienkārši vairāk. Labi, ir lietas, kur pārklājās tās atbildības. Bet, pieņemsim, Gundega, es daru tas, ko es labāk protu, tas ir
radīt, veidot, dizainēt tehniski, mēs visu būvējam, lai viss ir droši, lai viss ir strādā, lai viss labi izskatās un tālāk. Gundaga atkal ņem sevīm visu to mārketingu. Nu, viņa to pārdod tālāk. Jo, nu, es to varu darīt, bet viņai sanāk labāk vienkārši. Un tad, kad ir kaut kāds idejas jādomā, nu, tad ir diskusijas vienkārši par to, ko varēs pārdot, vai to varēs pārdot, kā tas izskatīsies, ko mēs ar to darīsim tā tālāk. Vai jūs strīdaties? Nu, sanāk, jā. Jā, un kā jūs risināt to strīdu procesu? Vai jums ir vairāki žanri, kā jūs to visu izdzīvojat? Vai jūs vienmēr zināt, ka galā rezultātā tāpat jau būs tas risinājums? Nu, jā, risinājums, kurā gadījumā ir. Kaut kā mēs pie viņu nonākam. Tas, kad finišs... Vai scenārijs ir strīdam kā tādam? Nu, nav īsti, jo... Tas var sākties no... Reizēm vienam ir taisnība, un tad tur... Bet pierādot viens otram argumentēt, neemocionāli. Nu jā, tieši tā, nē, nu kā, tas vienmēr paliek profesionāli. Jā. Respektīvi, nu tur jau neviens jau nedomāja kaut kā personalizācijās, ko vēlās tur iet, vai strīdēties. Ja strīdās konkrēti par kaut kādu lietu, tur tam jābūt tādam... Vai apaļam, vai stūrēnam. Jā. Tādam, nē. Nu, tad, kad vairāk ir stāsts par saturu kaut kādu, ko mēs liksim tur iekšā, tad Gundagai ir tā kā lielāka pieredze. Es atkal rādu to formu. Un domāju arī konceptuāli, vispār. Tu gados izskaties ļoti jauns, bet jāsaka, jau ir pieredzes bagāts, jo esi noķēris ļoti daudz balvas. Kā tu spēji uztvert to pasaules elpu šeit Latvijā esot? Tu brauc uz izstādēm, tu kaut ko lasi, tu kaut ko skaties, vai tas ir dabas dots talants? Tad, kā tu spēji kopā ar Gundagu satvert to pasaules elpu un notvert tās pašas augstākās garšas un atvest tās apbalvojumus un to uzmanību uz Latviju? Nu jā, principā tas, kas mūs saved kopā, ir tas, ka mēs veidojam nepierunātas vakariņas. Un tas viss vienkārši ir nestandarts tāds. Smalpilī bija, kas bija? Nē, tas bija Cēsīs pirmais 2014. gadā. Labi, tur es nebiju. Es biju Malpilī, sakot. Gadā. Es ar Malpili biju sākot. Nu jā, un tas man arī ļoti patīk eksperimentēt. Man patīk kaut kas jauns, man patīk kaut kas nebijis. Tas ir tas, kas mūs kopā virza tur arī profesionāli. Abiem interesē kaut ko darīt vairāk nekā vienkārši ierasto. Tas ir ļoti daudz, tur ir ļoti daudz iespēju izgāzties. Tur ir ļoti daudz iespēju pazaudēt naudu un tā tālāk. Bet, ko norakst uz pieredzi? Ja tieši tā, izglītība, mēs visi maksājam savu izglītību, kaut kādu. Arī ar kļūdām. Tieši tā. Jā, bet vienalga, lai to turētu pasaules, tā nevar taču dzīvot, teiksim, sūnu ciemā un izgudrot kaut ko pasaules, tad kaut kur jābūt. Nē, protams, ir kaut kāda pieredze mācoties ārzemēs. Kur tas bija? Holandē, Eindhovenā. Tas ir viens, es šo te praksi strādāju Viktorijas Alberta muzejā Londonā. Tomēr tā pasaules elpa iegūta... Ceļoju, daudz, tā sanāk arī, un esmu ieinteresēts mākslā un dizainā, un interesē visu novērot, aptaustīt, apskatīties. Fotografē arī, vai? Nē, tā profesionāli. Tu atstāji galvā vienkārši visu? Es kaut ko kādreiz priekš sevis kaut kāds, arī izslēdus tāds, pieņemsim kaut kāds. Un es domāju, tas varētu strādāt tā, vai arī savādāk, vai arī viņi ir izdarījuši kaut ko vienu, un es varētu savādāk, es varētu to vai to, vai Vai nomainīt materiālu, vai ne citā materiālā ielikt to visu domu, vai kaut kas tā? Atkarīgs no tā, kas tas ir. Tā kā man nav, es, piemēram, neesmu tas dizainers, kas var teikt strādāt tikai tur
kokā vai stiklā, piemēram, un mēģināšu to materiālu tā kā iet. Jo dizaini jau dažādi ir. Viņi ir. Nu jā, ir ļoti specializējušies, un pēc tava talanta es saprotu, ka tu esi tāpat kā muzikants, kurš spēj spēlēt uz visiem instrumentiem. Vai, ir taču tādi muzikanti, kuri uztaisa veselu dziesmu, aranžēriem un visu pārējo, patiesībā visu laiku visu izdarot pats, gan nospēlēt bongas, gan gitāru, gan to. Tad sanāk, ka varam tev arī tad visos materiālos, visos veidos izpausties. Vienkārši tas ir arī tāpēc, ka kaut kādā mērā tā situācija to vienkārši nosaka. Tad pirmkārt tas ir, tu nevar paņemt katras nozares ekspertu vai katru par kaut kādā nišas ekspertu, lai realizētu savu ideju. Tas būtu dārgi. Tas būtu baigi dārgi, jā. Tev līdz ar to jāmēģina ir ļoti daudz kompromisī atrast. Bet neaiziet prom no tās idejas, saglabāt to ideju, lai tā kā neaizpildāt kaut kur, vai arī nesabojāt viņu. Tas ir baigi svarīgi. Jā, tu pašās diskusijas sākumā teici, ka tu jau pievērsies ar daudziem projektiem kopā ar Gundegu tieši turismam. Vai šos te turistus tu kaut kādā veidā atdala, vai vienkārši tu dari savas lietas cilvēkiem, un tā skaitā tie ir turisti? Vai tu speciāli kaut ko domā par viņiem, par šiem te turistiem, veidojot savus projektus? Ir daži, kas vienkārši apjūsmo, bet ir turisti, un ļoti bieži ir vajadzīgas arī kaut kādas praktiskas lietas, ko jūs arī piedāvājat, vai garšīgi paēst, un īpašā vietā, vai arī pagulēt. Tie turismu projekti, kas ir nepievienotās naktsmītnes, tie ir balstīti uz turismu, tā kā uz cilvēku, kurš viesosies tur. Kas ir turisms? Tas ir cilvēki, kuri brauc speciāli pie tevīm un kaut ko pieredz. Vai tā ir naktsmītne, vai tās ir vakariņas, vai tas ir kaut kāds piedzīvojums. Mēs viņiem dodam ļoti daudz saturu. Viņiem ir ļoti daudz iespējas, kā viņi ne tikai paliek pa nakti, bet viņiem ir programmas, tur viņi var izvēlēties to atkarībā no tā. Bet nav tā, ka tu esi studējis tur turisma grāmatas, lai izprastu turisma psiholoģiju. Man pašam ļoti patīk ceļot, arī palikt visādās interesantās vietās. Un tas iedvesmo radīt kaut ko tādu Latvijā, jo es pats vienkārši, man pašam tas interesē. Ok, kur Latvijā tu esi pamanījis interesantas nakšņošanas vietas? Latvijā? Jā. Latvijā ir kokos? Tās ir domāts, kur ir kaut kad... Starp citu, vienreiz biju Latgalē, starp citu, ir ezers, ezeru vidū sala. Jā, es zinu. Uz tās salas ir glampings, un tur arī ir laiviņa vēda, un tur... Tas ir Dagdā, vai ne? Jā. Dagdas ezerā. Jā. Tas ir ļoti skaists. Saucās uz salas.lv, tas ir. Ir. Tās, un tad ir... Tā glampingu lietas, tās ir šobrīd laikam, tās ir visinteresantākās, jo tās tiek tādās nestandarta vietās, un bieži vien viņi izmanto tieši tādu dizainu, lai pievilinātu tai vietai, jo, ka uzbūvē viesnīcu, un tā jau ir viesnīca. Pieņemsim, tagad arī biju Pāvilostā, es tur eju gar jūru, kad mēģinu. Un tagad man bija posms no Jūrkāles līdz Pāvilostai, vienu dienu man nebija vajag vairāk laikas. Un Pāvilostais palika tādā vienkārši jahtā. Maza jahta tāda. Sieviete ir izdomājusi viņu uztaisīt kā naktsmītni, tur var gulēt tajā kajūtē, tur ir maza virtuvīte. Jā, kāpēc ne? Jā, tās idejas tiešām es arī pavisam nesen TikTokā redzēju to, ka viens bija nopircis lielu rūpnīcas halli un sadzenis iekšā Volkswagen tos autobusus un pārveidojis par naktsmītnēm. Un līdz ar to katrs gulēt it kā jau dubultā jumta, gan tajā Volkswagenā pagulēt, gan arī vienkārši izmantot to visu, kas tur ir. Uzņēmuma nosaukums. Es tagad redzu, ka tu vispār esi tā bez panikas. Kāpēc tieši tāds nosaukums radās? Principā tas nosaukums radās no vairāk apstākļu sakritības. Viens bija tas, kad ir Douglasam Adamsam tāda grāmata Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Un tur ir, viņi aizšājās kosmosā, un tur ir milzīgi, tur tajā grāmatā ir saistība arī tam Don't Panic. Jā. Un tad mēs Kultīgā vienreiz sen taisījām pasākumu, un mums bija tāds uzraksts jāuzliek. Jā. Gaismīgs tāds. Un jāuzraksts tā kā Don't Panic. Viņš bija tā kā vienā kanāla kaut kādā malā. Tiem, kas brauc ar ritiņiem, tāds tā kā maršrutā. Jā, sapratu, jā. Un tad man nebija vēl uzņēmums, es domāju, tā kā... Kādu nosaukumu? Kā lai nosauc, un mēs to instalāciju jau tā kā savācām. Jā, gatavs, jā. Bērnīgs un stāvēja, viņi tur viss ir. Jā. Šitais ir, un tik precīzi attaisno arī to mūsu nozari. Ļoti, jā. Visu laiku kaut kāda izaicinājuma, visu laiku kaut kas kaut kur neiet, nesanāk no tā. Kāds kaut. Jā, ja godīgi sakot, man arī šis vārds uzrunāja, nosaukums, kas liecina, ka ar jums, ja būs panika, tad jūs tiksiet galā, kā teikt, ir jau iestrādnis, jūs zināt par to situāciju, kas tur notiek. Ja tagad, teiksim, kādi jaunie, un noteikti arī Latvijā ir daudzsološi dizaineri, kuri vēlas realizēt kaut kādus tādus projektus, ar kuriem varētu iegūt pasaules ievērību. Uz ko viņiem būtu jākoncentrē? Kas ir tās lietas, kas rada šai lietai, vispār šai būtībai, to veiksmes faktoru? Kas ir tas, uz ko būtu jātrenē? Pirmkārt, ir nedrīkst uztvert to kā darbu tādu 9 līdz 5. Tas prasa vienkārši tavu dzīvi. Ja tev ir ideja, viss, kas attīst savas idejas, to zina, jā? Brīdai var teikt. Čau. Viņi to zina, tie, kas savas idejas attīsta. Tā ir viņa dzīve. Otrkārt, ir jāatrast tam, un vienkārši jāmēģina atrast laba komanda, jo bez komandas labs neko baigi nevar izdarīt. Jāmēģina motivēt un jāmēģina atrast komandu. Teiksim, šajā jomā labāk ir meklēt tā komanda ir tā kā no vairākām paaudzēm, tad ir lielāks veiksmes faktors, vai pietiek to, ka ir visi tādi? Šis labs jautājums. Noteikti, kad īstenībā varētu atbildēt tā, ka man bija viens skolotāji, kur dizainā viņi teica, ir 2 varianti. Ir vai tu lasi ļoti daudz literatūru un skaties, vai arī vispār nelasi. Un tad tu nezināsi neko, un tu varēsi kaut ko jaunu. Jā, tev nebūs ielikt tās zirga klapes. Es laikam esmu tajā, kurš tas lasītājs, kurš šķirs skatās pār grāmatas un tā tālāk. Tā kā nav tāda viena formula, līdz ar to arī par tiem cilvēkiem. Vai iedomājies, ja, piemēram, īstenēt sanāk kopā 20 profesionāļi viskrūtākie, ja? Un nav vienmēr garantēts, ka viņi tā... Jā, viņi var tur izstrēdēties un katrs aiziet savu ceļu. Tagad šitas pats par to teleskopu, lielo to nastēt, palaid beidzot. Viņi taču strādāja kaut 20 gadus pēc tā, viņš vienkārši bija izgāzies projekts. Neskatoties tā, ka tur tikai vienīgi profesionāls. Jā, visi gudrīši. Visi gudrākie, jā. Tā kā nav viena formula. Vai dizaina jomā strādājot šobrīd pasaulē ir arī modes lieta, kas nosaka, ar kuru materiālu strādā, ar kādām varbūt formām strādā, vai ar kādu ideju strādā. Tātad, vai šīs tendences arī nosaka kaut ko, kas pieder vārdam mode? Noteikti tagad daudz vairāk cilvēki, arī dizaineri domā par ietekmi uz dabu, lai tu neizmantot kaut kādas lietas. Vai arī, ja tu izmanto, pieņemsim, tad tu arī domā, kur tas tālāk tagad, ko tu darīsi pēc tam, kad viņš tiks, beigs savu dzīvi. Jā, ka viņam var ir pielietojums arī tālāk. Viņi varēs tur pārstrādāt, viņi varēs tur... Varbūt malkā sadedzināt. Malkā sadedzināt, bet, tas ir ļoti, kā saka, individuāli. Ne individuāli, bet atkarīgs no tā, kas ir, ko mēs ražojam, ko mēs taisam. Droši vien, ka esi nakšņojis ļoti daudzās viesnīcās. Kas ir tie dizaina elementi, kas atstāja
tādu neaizmirstamu faktoru par to viesnīcu. Teiksim, kas tev pašam licies, ar ko viesnīcu, jo šitreiz ir pietiek viena kaut kāda ļoti minimālisma, un tas iezīmē to viesnīcu diezgan būtiski. Kaut vai citreiz krāsa, vai ne, ir, un uzreiz jau ir tev savādāks. Man īstenībā patīk, kad ir apgaismojums, kad ir gaisma, pārdomāta gaisma. Jā, es piekrītu. Šī tendence ir pavisam nesen sākusies, un pat Latvijā ir jau dažas viesnīcas, kuras standarta numuriņu pārdot atsevišķi no standarta plus, izmainot tikai vienīgi gaismas. Tad tu ieeji kaut vai tajā dušas un vannas telpā, ir tev tas standarts, un tad tu vari nopirkt standarta plus, un tad viņiem tikai no sava pulca ir jāpieslēdz, ka tev ir standarta plus, un tu ieeji uzreiz tā kā pilī, pavisam savādāk. Jā, gaisma noteikti. Jā, tas arī lidmašīnās arī kļūst par tādu, arī automašīnās. Mēs redzam, ka sānos viss kaut kur tur parādās, un citreiz ir tikai tādas dizaina funkcijas, bet ir, piemēram, kas bija Seatam, ļoti interesanti, ja tev ir kaut kādas briesmas no kreisās puses vai no labās, vai tur kāds velosipēdis tu piestāji, tad tā svītra sāk skraidīt. Un tajā brīdī tu redz, ka tas nav tikai dizaina elements, bet ka viņam ir arī funkcionalitāte. Nē, visi, tā kā viesnīcā ieejot, arī tas, ko tu sagaidi no viņas, ir tādas, piemēram, tur, nezinu, kaut kāds bambus mājiņas, kur tur arī viss ir no dabīgiem materiāliem, bet tur kaut kas cits atkal ir unikāls, vai dizains, vai formas kaut kāds, vai kaut kāds servis, vai kas. Arī, ko tu sagaidi, piemēram, tu ieeji Radissonā, tur vajag neko nesagaidi. Jā, viņš ir standarts. Jā, visiem biznesam, jā. Jā, ir piedzvaigžņu viesnīcas kaut kāds dārgās, tā kā augstais gals. Tur tu sagaidi servisu. Jā, tas... Vai dizaina viesnīcas, tas jau kaut kas pavisam savādāk. Pats esi no kurienes? Es no Jūrmals. No pašas Jūrmals, jā. Sapņu valsts, kurā vēl nav būtis, bet gribas būt? Japāna, Kanāda. Jaunzēlanda. Ok. Pilsētā ārpus Jūrmals, kas tev vislabāk patīk? Kur tu saki, es vēlējos aizbraukšu uz turieni? Noteikti kaut kur pie jūras. Latvijā, pa Latvijā? Jā. Pāvelosta. Ok, Pāvelosta. Kas tev labāk patīk, Igaunijā vai Lietuvā? Kā ceļotājiem? Igaunija. Labi. Un... Tad nosauc tādu tālo valsti un Eiropā, kura valsts vēl nav apmeklēta? Portugāla otrās mājas, kur nav apmeklēta? Jā, labi, Portugāla tev tā patīk, un kura vēl nav apmeklēta, bet gribētos aizbraukt? Vispār Bulgārija un Īrija un Skotija, divi dažādi gali, divi dažādas mentalitātes, bet Īrija, Bulgārija, Rumānija, tas... Okay. Un pēdējais jautājums, ko tu gribi sasniegt nākošajos 10 gados? Pēc 10 gadiem mēs paskatīsimies šo video un tad nokonstatēsim. Es gribu realizēt daudz jaunas foršas idejas. Cilvēks un pats justies labi. Jā. Tas arī svarīgais. Pats jutīsies labi, tad citi arī jutīs labi. Es saprotu, ka mums ir ierobežots, tev jādodas projām. Es labprāt ar tevi parunātu vairāk, bet saku paldies. Jā, tad Mārcis Ziemiņš. Un uzņēmumā Don't Panic vadītājs. Jā, tieši tā. Čau. Čau.